Mūsdienās sojas piens kļūst arvien populārāks. Ne tikai Austrumāzijā, kur to patērē kā augu olbaltumvielu avotu un galveno sastāvdaļu tofu, bet arī rietumu valstīs, kur tas iegūst popularitāti, pateicoties augstajai uzturvērtībai un veselības iegūmiem. Papildus galvenajiem makroelementiem, sojas piens ir bagāts arī ar bioloģiski aktīvām vielām. Šie komponenti piešķir sojas pienam daudz veselības ieguvumu. Tostarp spēja pazemināt holesterīna līmeni asinīs un samazināt sirds un asinsvadu slimību risku. To patērē cilvēki, kas meklē alternatīvu parastajam pienam laktozes nepanesības vai alerģiju dēļ. Lai ražotu sojas pienu, sojas pupiņas vispirms tiek mērcētas un pēc tam samaltas ūdenī, līdz tiek iegūta bieza suspensija. Tālāk atdalot nešķīstošos atlikumus, pokara, homogenizējot un vārot suspensiju, tiek iegūts gatavs dzeršanai sojas piens. Galvenā problēma ar tradicionālajām sojas pupiņu malšanas metodēm dzirnakmeņa dzirnavās un drupinātājos ir nepilnīga pupiņu malšana, kas ietekmē produktu tekstūras vienmērīgumu. Turklāt, tradicionālajām metodēm ir zema veiktspēja, kas neļauj palielināt ražošanas procesu. Pamatojoties uz to, Globekor ir izstrādājis sojas pupiņu malšanas tehnoloģiju sojas piena ražošanai, izmantojot kelmu koloīdu dzirnavas. Koloīdu dzirnavas darbojas uz ātrgaitas malšanas principa. Iepriekš izmērcētas un blanšētas sojas pupiņas tiek ievadītas dzirnavās kopā ar ūdeni, kur to struktūra tiek sadalīta ar bīdes spēkiem, kas rodas, kad produkts tiek vadīts caur šauru spraugu starp kustīgo rotoru un fiksēto statoru. Uz rotora un statora virsmām ir izvietotas speciālas rievas, lai uzlabotu malšanas efektivitāti. Tas rezultējas uzlabotā homogenizācijā un īpaši smalkā sojas pupiņu malšanā, kas ievērojami uzlabo produkta tekstūru. Tas padara tofu, piemēram, elastīgāku un viendabīgāku, kas ļauj ražot viendabīgu pienu bez nogulsnēm, bet ar optimāli izplatītiem proteīniem, taukiem un ogļhidrātiem visā produktā. Globekor koloīdu dzirnavu priekšrocības ietver svarīgas sastāvdaļas, kas izgatavotas no nerūsējošā tērauda, kas novērš korozijas rašanos un svešu piemaisījumu iekļūšanu gala produktā. Vienkāršu dizainu, kas atvieglo dzirnavu skalošanu un dezinfekciju. Īpašas dzesēšanas sistēmas pieejamību, kas novērš apstrādātā produkta pārkaršanu un saglabā visas tā veselības priekšrocības. Plašu jaudas diapazonu. Globekor koloīdu dzirnavas tiek ražotas ar jaudu, kas svārstās no vairākiem desmitiem litru stundā. Laboratorijas modeļi līdz vairākiem tūkstošiem litru stundā. Rūpnieciskie modeļi maziem un lieliem pārtikas ražošanas uzņēmumiem. Viegla integrācija esošajās pārtikas produktu ražošanas līnijās. Un kādu aprīkojumu jūs izmantojat sojas pupiņu malšanai? Dalieties ar savu pieredzi, izmantojot šādu aprīkojumu komentāru sadaļā. Vairāk informācijas par Globekor sojas pupiņu malšanas tehnoloģiju un aprīkojumu var atrast, sekojot saitei pirmajā komentārā vai apmeklējot mūsu mājaslapu www.globekor.com.